Labrīt, labrīt. Prieks jūs sajust, redzēt, dzirdēt. Uzrakstiet kāda bilde, kāda skaņa. Labrīt, uzrakstiet, no kurienes jūs pievienojaties. Artur, čau! Man pāris reizes ienāca, es atcerējos tevi. Interesanti, tu vēl celtniecībā strādā vai ne, es tev uzrakstīšu. Gribēju tev parādīt vienu ideju. Tā. No Mārupes. Uzrakstiet, no kurienes. Jūs esat, man tāds prieks satikties ar jums šeit. Ziniet, kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ka tajās atbildēs, ko es uzrakstīju uz jautājumu, es nepaspēju padalīties, jo es bišķi kavējos. Šodien tāds haosiņš man no rīta. Tur bija par mīlestību, par prieku, ar kaut ko pozitīvu. Tādas, jā, nevis kaut kādi jautājumi. Viens jautājums bija tur par kaut kādu konkrētu tēmu, kas interesē. Un vēl bija jautājumi par to, kā ta man iet, jo es kaut kādu laiku biju pazudusi. Tīci, ak, Dievs! Es tevis ar vakar skatījos, jo es esmu pilnīgi mani dzīves līnijas ir pilnīgi nomainījušās, jo es skatījos kaut kādas atmiņas un es saprotu, ka es tikai vienu gadu, tas bija tas 20. laikam gads, kad sākās tā pandēmija, ka tas bija vienīgais novembris, ka es biju Latvijā, oktobra beigas novembris, un kad šis ir mans nemīļākais mēnesis, es domāju, ka daudziem viņš tāds ir. Jā, un es parasti neesmu šeit. Un es vispār nebiju ieplānojis būt šeit, es biju ieplānojis atbraukt uz Ziemassvētkiem. Un, gadījās tādas neparedzētas situācijas manā dzīvē apkārtnē ar maniem tuviniekiem, kas man lika pēkšņi nopirkt biļeti un atbraukt. Un tad arī manā ģimenē tā sagriezās, kad mēs esam ietrāpījuši šeit. Un man ir tāds jautājums raukšā. Kāpēc? Kādi tur ir augšā plāni? Jā, es nezinu, tad jau redzēs, bet kādam arī patīk novembris Latvijā. Protams, ka tas ir tāda iespēja, vai ne, kad ārā viss daba tā kā iekūņojās. Tas ir tāds laiks arī pašam iekūņoties, jā, un novērsties no ārpuses uz iekšpusīti. Man tā parasti bijis. Bet tā kā man tīri fizioloģiski, es esmu saules atkarīgā, es esmu stāstījusi par to, ka tas ir cilvēki, kuri ir meteo atkarīgi, viņi jūt. Interesanti, uzrakstiet, jūs esat meteo atkarīgi. Tātad ir jau zinātnieku pētījumi, jā, un arī tas pats Sals Rakēlī ir savā informācijā devis to, ka vismaz pusi, lai labi justos, tīri gars, jā. Ir vajadzīga tās enerģija, satikšanās ar sauli, saules enerģija, saulīte, saulainas dienas. Un, piemēram, saulainas dienas Sibīrijā vai Gruzijā arī tad, kad ir augsts, ir saulainas dienas. Mums pietrūkst tās saulainās dienas. Un es esmu meteo atkarīga. Tātad es jau agrāk jūtu, ka man pilnīgi bija visa fizioloģija. Tad, kad nav saules, man tā kā apstājās procesi organismā. Es tā kā eju ziemas miegā, palieku pa tādu abinieku, kas sastingst un ļoti grūti ir vispār piespiest sevi kustēties. Un tā kā arī tā, ne tikai fiziski, bet arī es saprotu, ka man daudz vairāk iedvesmas, daudz vairāk enerģijas un tāda vēlme kustēties un kaut ko darīt ir tieši saulītē. Tā kā saulītes nav, tad man gribās ietīties plediņā pie kamīna, sadegt sveces, lasīt grāmatiņu un viss. Un to apzinoties, es saprotu, ka es Latvijā ziemai pusgadu, jā, ka es vienkārši to nevaru atļauties. Un tad es sapratu, ka man ir vajadzīgas tās saules dēls, un es, diemžēl, to nevaru nekādīgi savādāk. Es sāku arī to pētīt un domāt, kāpēc tieši man tā.
un tur ir visādi ajurvēdiskie šie tipi, un ir arī tas, ka, piemēram, astroloģiskajā kartē man vispār neviena planēta nav ugunszīmē. Neviena. Tad man ir zeme, man ir ūdens, man ir gaiss, man ir prevalē gaiss. Un līdz ar to uguns enerģiju man ir kaut kā savādāk jādabū, savā enerģētiskajā plānā, laukā. Kaut kā savādāk, jā. Lūk, bet lai nu kā es esmu šeit, un tad kaut kas ir jādara. Kaut kas ir jādara. Jūs arī, es ceru, ka tā kā mums šis ir papļāpāšanas ēters, baigā plāna te nav. Protams, kad man ir dažas tēmiņas, ar kurām es vēlos tā kā padalīties. Un ne visas ir priecīgas. Nedaudz par to, kā es arī sajūtu šo laiku, lai ir tāda pievienotā vērtības, jo redz, ka mēs esam pāris simts. Es ārkārtīgi priecājos jūs šeit visus sajust. Jā, šorīt ļoti skaists rīts, teikt, mākoņi manā galā ir sanākuši, bet vien brīdi tā uzspīdēja, tik ļoti spilgta tā saulīte. Jā. Es esmu patiešām priecīga un priecājos. Katru reizi šitie ir kaut kādi svētki, es nezinu, kas tā ir pa enerģiju, bet pateicoties šai enerģijai, es to Instagramu vēl turu, jo Facebookā es ļoti reti ieeju. Un tā man zīlītes jau 3. dienu vienkārši uzmācās, tad šodien es braukšu cēsīm un meklēšu zīlītēm barības. Viņām saku paklausties, vai tad nav kauna vēl. Tā ir vēl viss kaut kas ēdams, bet viņas vienkārši plivinās un rādās. Un, jā, es te būšu arī šveicars kaķim, kurš visu laiku staigā iekšā ārā. Droši vien viņam ķepas salst. Lūk. Tā kā tā. Tā, ar ko sākt? Tad jūs prasījāt par šo laiku, par to, kā man ir gājis. Jā, man šis bija tāds ārkārtīgi intensīvs posms, tāpēc arī diezgan ilgi neesmu bijuši tos ēteros, vairāk kā mēnesi. Un vicemē nav miglas. Es kaut kur rakstīju pa miglu, ka kaut kur ir migla, bet vicemē, vismaz manā Smiltenes novadā nav. Tur, kur es esmu. Tātad man bija tāds riktīgs pārskrējiens. Jā. Es no Latvijas aizbraucu 13. septembrī. Un es aizbraucu pie Ineses Guterman uz retrītu Turcijā. Jo galvenais tur bija mana dzimšanas diena, atcerieties, bija mēnesis aptumsums 18. manā dzimšanas dienā. Un uz to retrītu es braucu tādēļ, ka tas tieši pirms manas dzimšanas dienas. Un man gribējās arī satikt Inesu un aizbraukt pie viņas uz retrītu, un tas bija ļoti vērtīgi, jo vienā no tajām nodarbībām man notikās šī atkal aktivācija, kas man ir tāds tā kā manas iestrādes ar kristāliem. Tie, kas man pazīst sen, tad jūs atceraties, ka tur, es nezinu, gadus 12 atpakaļ es ļoti, ļoti daudz taisīju rotas pēc pasūtījuma. Es strādāju kristāliem, es piemeklēju kristālus noteiktā veidā. Man bija sava metodika, gan čakru diagnostika, gan es skatījos astroloģisko karti, gan pēc sarunas ar cilvēku, es noteicu, kādas enerģijas viņam trūkst, un kas viņam vajadzīgs no šiem kristāliem. Pēc tam šos taisīju kristālu rotiņas un programmēju šos kristālus, bet tā bija pilnīgi cita metode, cits veids nekā tagad es to varu darīt, jā, un varu darīt es to dažādu. Tas ir ļoti interesanti, un varbūt priekš manis pašas, tāpēc, ka kādam varbūt šķiet, ka es no kaut kādiem augstumiem nolaižos uz kaut kādu tur, nezinu, uz kaut ko ļoti vienkāršu, bet tas nebūtu tā nav. Es pati zinu, ka tas ir, tās ir tādas krūtu zināšanas, kas ļauj ieraudzīt un saprast šo kristālu dziļāko sarunu, tā kā dziļāko mērķi un savienot šos kristālus ar cilvēkiem, bet vispār šīs domas tajā virzienā, viņas atnāca man Altejā. Es neatceros, vai es pēdējā ēterā jums par to stāstīju. Tur Altejā es nokļuvu Askatā, tādā vietā, kas ir tā kā radošais ciemats, un pārņēmos vispār ar to idejā, un ļoti, Altais man sakrita arī ar to, ka es pacēlu Rēriha darbus, un ja es agrāk, piemēram, tur Helēnu Rērihu dzīvoju ētiku, bija tā lasījusi, bet es nebiju lasījusi, es zināju par Nikolai Rērihu, es biju par viņu interesējusies, bet viņa darbus es nebiju lasījusi.
Un tur man nonāca gan viņa tādā, nonāca viņa, un tad es pēkšņi ieraudzīju viņa Facebookā lapu, kur ir tie tā kā, fragmentiņi kaut kādi no viņa darbiem. Un šis Nikolai Rēriha saturs ir par radošuma garīgumu vai radošo garīgumu, vai kā garīgums šeit uz zemes ir par radošumu. Un par to, ka radošums, man sāka vēlties tur vesels čups ar informāciju par to, kā radošums tiek izkropļots, tāpēc, lai aizvest mūs no garīguma. Jā, tas viss tiek tie mūsdienu trendi, kas tiek darīts ar kultūru, ar mākslu, visu tieši otrādi aizved ne tur, kur tam būtu jābūt. Jā, un tieši, tur ir, man ir ēters. Man ir pieejams ēters par ziedojumu, kur bija arī šī aktivācijas tādas prakse un daudz par šo tēmas runāja kaut kad aizpagājušais vai kurš Patreonā ēters. Un viņš ir arī izlikts manos kanālos, tā kā to ēteru, pie tā ēteru var tikt par radošo garīgumu. Jo tā ir ļoti svarīga tēma, un vispār man tā atnāca kā viena no svarīgākajām tēmām. Pa viena no svarīgākajām tēmām, kā vispār, harmoniski iziet, un kā ļoti daudz cilvēku nevar atrast savu ceļu, jo viņi meklē savu ceļu un ne tur. Viņiem šķiet, ka radošumā nav naudas. Tur radošumu nevar izdzīvot, radošumu nevar paēst, un tāpēc, šie tādi, viss šī, tā patēriņa sabiedrība, viņi ir izstrādājusi mums kaut kādas domāšanas modeļus un programmas, jā, par to, kā jābūt, kur mēs gribam nokļūt un tā tālāk, un īpaši arī daudzi šie garīgie manifestētāji un pārpilnības plūsmas aktivētāji un tā tālāk, kas tik vēl vairāk liek cilvēkam kaut kā fokusēties uz finanšu plūsmas apjomu dzīvē, bet tas vispār nav par to. Jo tās radošums, viņš ir dvēseles izpausme, tā ir iedvesma, tā ir plūsma, tas ir miers, tā ir harmonija, tas ir skaistums, tā ir sadarbība ar māti zemi, tā nav dzīšanās. Tā, kad tu iekļūsti tajā radošumā, tajā pasaulē, tev pilnīgi vienalga, cik tev makāja naudas. Jā. Tas ir tam vairs nav tik liela nozīme. Protams, ka tas ir svarīgi, es nenolikšu tagad, ka visiem jādzīvo uz kartupeļiem un lauku mājā, jākurina krāsniņa, jā, un jāpāriet uz kaut kādu tādu dzīvi. Nē, vispār aizgāja tā saruna pavisam tādā citā kaut kādā gultnē, jo priekš manis, kā priekš cilvēku, kuram ļoti, ļoti ir šī mātes zemes sajušana, jā, un tā vēlme pēc askētisma, un tad es iekrītu atkal kaut kādā tur tērēšanā, piemēram, iekritu Uzbekistānā uz halātiņiem, vienkārši ārprātā, jo tur ir tik skaisti tas viss. Man tik ļoti patīk tāda halāti, un es atkal iegāzos tajā visā, un ne tikai sev, arī savai sarmītei savedu veselu čupu, un tas man viss tas ņemšanās tam bagāžām, un tad atkal, kā savienot šo radošumu, jā, ar estētiku, ar skaistumu, bet ar tādu harmonisku un tādu ekoloģisku sadarbību ar māti zemi. Lai tas nekaitētu viņai, lai tas viss būtu, lai viņa dod šo materiālu, un dod to, lai mēs kopā radam skaistumu. Jā. Tas tečās ar viņu. Jā, tā. Man jau gribētos visai Latvijai tos halātiņus savest. Jo halātiem, kaftāniem un halātiem, šiem austrumu sieviešu apģērbiem, viņiem ir ļoti pareiza enerģētika. Jā, jo tur viņus valkā arī vīrieši, un viņiem ir ļoti tāda pareiza priekš manā uztverē un sajūtās ļoti pareiza enerģētika, kas ļoti palīdz gan aizsargāt, gan ļoti dabīgi materiāli, jā, gan akumulēt, jā, enerģiju, tā kā tas ir tāds apģērbs. Man jau interesē šīs visas arī, teiksim, kā harmoniski, kā lietas
apgarot, kā viņas, lai viņas būtu maksimāli dabiskas un harmoniskas un lai papildina mani, tāpat kā telpa un interjērs un piemēram, šis spilventiņš. Tad kā jums patīk, viņš perfekti man iederīgs pie mani. Es viņu nopirku Turcijā. Lūk. Un patēriņš, jā. Tā. Bet, tāds, lai vienu tikai, jā. Tad viņam tieši te bija vietiņa. Lūk, tā, 132 mēs esam, man prieks. Tātad es biju Turcijā, pēc tam man bija šī dzimšanas diena, kas man tad 4 tāda liela etapi. Es braucu uz Efesu. Tā bija mana viens no punktiem, kurus vēlēs nokļūt. Tā ir Dievmātes gan dzimšanas, gan iziešanas no iemiesošanas vieta. Senā Efes, tagadējās Turcijas teritorijā, viņa atrodas. Šī vieta ir vairākas reizes pieminēta gan Magdalēna Balsī, grāmatā Magdalēna Balss, un pēc šīm 2 grāmatām, Magdalēna Manskripts un Magdalēna Balss, vietas es meklēju, skatījos, es lasīju pa viņām un jūtu saucienu. Aprīļa beigās man būs 2. etaps brauciens uz Bugarašu kalnu Francijā. Tātad tur tādā nelielā grupiņā notiks tāds brauciens, jā. Lūk, bet iepriekšējā reizē es biju tieši uz San Marija de la Meru, tad tāds, jā, man tur ir tāda, es sajūtu saucienu, pēdējā laikā tā ir, jā, es sajūtu saucienu, un dzirreiz es nezinu, kāpēc man tur jānokļūst, jā. Agrāk tāda braukšanas kaut kādām vietām notika kā? Notika tā, ka es kaut kur uzzināju par šo vietu informāciju, es sāku interesēties, un interesēšanās rezultātā man, tā kā sāka, es gribu to pieredzēt, es gribu tur aizbraukt, tad man nav tā. Man tagad, piemēram, ar to pašu Uzbekistānu bija tā, ka man gribēja, es sajūtu, ka man ļoti velk kaut kas austrumniecisks, un ka tā nav Turcija, tur, kur es bieži aizbraucu, tur man arī bijuši iemiesojumi Turcijā ļoti daudz spēcīgas vietas, tagadējā Turcijā. Jā, ļoti daudziem ir šie, arī man ilgus gadus es turējā nebraucu, tāpēc, ka man bija savi aizspriedumi gan par turkiem, gan par to, ka Turcija to Armēniju bija tik ļoti pārnodarījusi. Un man bija kaut kāda iekšēja pretestība, tas saprot tām vietām, Turki tur ienāca 14. gadsimtā, jā, un tām vietām tur nav vispār nekāda, sakara ar turku. Viņi vienkārši tagadējās Turcijas teritorijā vietas, ļoti daudzas vietas, piemēram, man gribās arī uz Koņiju, kas ir Rūmī dzīves vieta, un ļoti spēcīga vieta, jo tādas dvēseles parasti iemiesojās nepavelti, teiksim, jā, uz Irānu gribās, uz Irānu es jūtu, un skatoties tos austrums, man bija tā kā skanēšana, tur nē, tur tagad nē, Marokā nē, jo man Āfrikas vibrācijas nevisai dara, un man ir kaut kāda ļoti svarīga tāda drošības enerģija kaut kāda, un tad Uzbekistāna, un tad es ieraudzīju, man parādījās kaut kāds tur īliņš vai kaut kas tāds priekšā, un es braucu uz Uzbekistānu, un es aizbraucu pret salācu grupu un paņēmu cilvēku, kas man tur visus organizē, jo, lai man nebūtu nekāda ekspektācijas, īpaši neiedziļinājos, un tur uz vietas jau es daudz brīnumu un tādu zīmju nenormāli daudz, jā, un to stāstu vakar, jā, man ļoti gribās stāstu vakar par Uzbekistānu. Jā, tā kā vēl, ja jūs vēl te ierosinat, ka jūs arī gribētu pievienoties, ja jums patikās Altē stāstu vakars, tad taisam Uzbekistānas vakaru, es padomāšu par telpām. Un tā kā es esmu šeit un man kaut kādu laiku te būs jāpaliek, es nezinu, cik ilgu pašlaik, jā, tā kā vēl mani dzīves apstākļi nav salikušies un es neesmu atrisinājusi tas, kas man šeit ir savērpies, nekas nav traģisks un nerisināms, bet pagaidām tas nav atrisināms. Tātad es nezinu, cik es ilgi šeit būšu. Tehniski es esmu ieplānojusi ar 1. janvāru lidot uz Balī, bet pagaidām arī nezinu, vai man tas sanāks. Tāpēc, jā, ļoti patikās, tā kā taisīsim stāstu par Uzbekistānu. Bet pa vidam, tad man bija tā, ka es starp katru to Turciju, es atlidoju 2 dienas, biju Gruzijā, Gruzijas mājās, pēc tam man bija Armēnija ar Selu Reičelu, kur bija diezgan tā interesanti, jo bija ļoti dažādi cilvēki no kaut kādām
7 valstīm pasaules, no dažādiem kontinentiem, no Indijas, no Amerikas, no Ukrainas, no Krievijas, no Osetijas reģiona, no Kazahstānas, no Vācijas, no Rumānijas, no kurienes vēl bija, ļoti, ļoti raiba bija publika, un ļoti bija raibas enerģijas, un bija pāris tādas ļoti sarežģītas situācijas, kas man ar tā bišķi padribināja, un lika aizdomāties, par, tā kā es atrados starp 2 citu meistaru retrītiem, Sela Reičela, gan es esmu organizators, bet es neesmu tas galvenais cilvēks, jā. Lūk, tā kā tur bija cilvēki, kas pielikušies pie Sela, un Turcijā bija cilvēki, kas pielikušos pie Inesas. Un šie vērojumi no malas man ar ārkārtīgi daudz visādus secinājumus, un visādus secinājumus mani izraisīja, un attiecībā arī uz to, kā es veidoju lauku, kādas ir manas grupas, un kā man to visu darīt priekš sevis kaut kā harmoniskāk. Tomiņ, čau! Lūk, arī prieks tevi sajust. Tā. Varbūt jums kaut kāds jautājums? Varbūt es esmu kaut ko palaidus. Mēs šeit te nākam paklačoties. Mēs te nākam parunāties, pajautājiet kaut ko, jūtaties brīvi, kur jūs kafijas parādiet man. Es gan nevarēšu redzēt. Es jau izdzēru savu rīta grēciņu. Lūk. Tā, tātad par Uzbekistānu taisīsim tad kaut kādu ceļojumu stāstu vakaru, arī par Balijas var taisīt, tur ir cik daudz gadu braukts, un man liekas, tas formāts bija nereāli foršs, tas mūsu altais stāstu vakars, mēs tur bijām, nezinu, mēs tur bijām cilvēki 70, jo, ļoti ātri pieteicās viss arī pilns, un neskatoties to, visiem pietika tēja, un es biju atvedusi ciedru riekstiņus, ceru, ka jūs iestādījāt, un ceru, ka ir izaugs jums ciedru priedītes no altē. Un tā tad par to priecīgo. Manā pagājušā ēterā, ja jūs neesat, es pēc tam šito Instagram ēteru ielikšu YouTube'ā, un zem tā YouTube aprakstā pielikšu linkus tur uz to, ko es te stāstu un runāju. Pēdējais ēters man bija par šo enerģiju, par enerģijām, kas tagad nāk, kas tagad mainās, kas mani arī pārsteidz, un es līdz galam nevaru to visu izpakot, bet tā ir pozitīva ziņa. Interesanti, kā es saprotu, ka pasaulē viss iet uz leju, kad paliek arvien, visi tie apstākļi paliek arvien sarežģītāki, kara darbības ir arvien vairāk, ekonomika šūpojas arvien vairāk, teiksim, politisko elišu, tas, ko viņi dara, paliek arvien trakāks, nodokļi, tur viss tās sistēmas, visi tie, tas paliek vienkārši tā, ka liekas, ka visi tur saikuši prātā, vai ne, normāli domājoši cilvēki. Lūk, un tajos brīžos, kad viss, un vēl, protams, vēl tiek gaidīts lielais ekonomikas kolaps, kuru vēl tur, jo, jūs nedomājat, ka tas nav saistīts, tās politiskās visas situācijas, tas, kas ir gan kara situācijas, kas pašlaik notiekās visur sāsinājušās, gan šis Amerikas prezidenta vēlēšanas, kuras tūlīt būs, tā kā šis ir brīdis pirms kaut kā, un gan, ko es gribēju teikt, BRICS, tad šis sanākšana, šo valstu sanākšana un lēmumu pieņemšana un organizācijas stiprināšana un valūtas jauna izveide un atkabināšanās, tātad daudzpolārā pasaules veidošana, gan pat šis popmūzikas, Holivudas elišu atmaskošanas gājiens ar to P. Diddy, visu apkārt, kas notiek, tie, kas nezina, tiem droši vien, ka nav jāzina tas viss, bet tie, kas zina, jūs sapratīsiet, par ko iet runa, tas viss ir savstarpēji saistīts. Tas viss ir savstarpēji saistīts, un tas viss liecina par to, ka mēs tuvojamies kaut kādam, tādam
varētu teikt, bums, jā, bet tas ir tāds bums, kurš ļaus tajā sprādzienā, jā, kas daudz ko sāks novardīt, iestāsies tā situācija, kad labā roka nezin, ko dara kreisā, jā, kad, piemēram, valdība Latvijā pieņems kaut kādus lēmumus, bet pašvaldība to vairs nevarēs realizēt, jā, jo tas nebūs iespējams, tā kā īstenot, jā, un kaut kāda, sāksies tāds hausiņš, bet tajā hausiņā es redzu, ka varēs sākt kaut ko darīt, un tas ir tā ir tāda pozitīvā ziņa. Un kad, ja jūs atceraties, kas bija ar mūsu špricēšanās kampaņu, tad principā, bija tas lielākais spiediens, jā, tāds pats lielākais, un pēc mēneša atlaida, pareizi. Tātad tas lielākais spiediens, viņš ir pirms tās uzelpas. Tas pēdējais ēters man arī saucas dievišķā izelpa, jā. Tas ir tāda, tieši par to, kā tie cikli, jā, kad tagad mēs esam tādā elpas trūkumā, jā, jo mēs esam izelpojuši, un mēs nevaram ieelpot, lai sāk kaut ko jaunu, jā, un ļoti daudziem ir tas, dēļ tā, ka ir jānotiek, ir jāpiespiež visam beigties enerģijai, tātad jābeidzās tām destruktīvajām lietām, viņām beigsies enerģija, un tad sāksies atklāšana, sāksies tur viss tādā ligdīs viss ārā, jā, un uz tā hausiņa fona varēs sākt jau kaut ko veidot, jā, un arī, teiksim, kā jūs domājat, cik ilgi varēs celt nodokļus šeit? Es domāju, ka jau tagad pašvaldības ir tuvu bankrotam daudzas, jā, un es pieļauju, ka nākamgad izbeigsies nauda pat kaut kādām sociālām izmaksām, un tur valdībai vairs nebūs varianti, viņiem būs jāsaprot, ka viņi vairs piegriežot skrūvis, neko nepanāks, ka būs tikai sliktāk. Jau tagad tas ir, bet viņiem vēl nav pielicis, acīm redzot. Vai arī ir vienkārši viņiem marionetes, jā, kas dara to, ko viņam liek, nedomā. Jā, un kaut kādā brīdī, vienkārši būs jāsāk domāt, un tad nāksies vienkārši stimulēt, nāksies tur ļaut organizēt, teiksim, atkal iedot kaut kādu minimālu pašnodarbināto nodokli, vai mikro uzņēmumu nodokli 10%, vai tur kaut kādas brīvās ekonomiskās zonas, vai kaut ko tādu, lai vismaz kaut kāda naudiņa nāktu un lai cilvēku stimulētu vispār kaut ko darīt. Jo tagad cilvēki visi skatās, kur likvidēties, kur pārvest savu uzņēmumus, jā, un kur pārbraukt pašiem. Tāpēc, kad arī man nāk, es gāju vienu brīdi, domāju, ielikšu Facebookā, anonīmi to vēstuli, ko es saņēmu no vienas mammas, kam ir 3 bērni, un kuri reāli man prasīja, kā vai Gruzijā prasa vakcinācijas vai neprasa, jo viņi skatās, viņi meklē, kur pārbraukt, un viņi nav vienīgie. Ļoti daudzas ģimenes, kas negrib piedalīties šitajā te visā, gan tajās audzināt bērnus, tajās rietumvērtību vērtībās, gan vakcinēt, jā, viņi skatās daudz, kad ir iespējas, viņi skatās, kur pārbraukt prom, jā, un to, neviens tā kā, izturās tā kā tā nebūtu, jā, lūk, tā, jā, un tad tā labā ziņa vai pozitīvā, neiedziļinoties tajos visos jautājumos, ja jūs gribat kaut ko vēl par to parunāt, pajautājot, ir tā, ka, būs tas brīdis, ja, kad varēs sākt elpot, ja, uzelpot un kaut ko darīt, tāda reāli kaut kāda savienoties un kaut ko sākt jau darīt, jo pašlaik ar to darīšanu ir grūti, ja, jo ir spiediens no visas puses, ja, un vēl tas sistēmas spiediens, viņai ir vēl spēks. Tajā brīdī, kad viņai vairs nebūs spēka, viņa tur varēs tikai bļaut un mēģināt kaut kādas sankcijas piespiest, bet reāli tas vairs nestrādās. Jā, un tad varēs sākt kaut ko tikai darīt. Jā, lūk, tā es to tagad jūtu un redzu. Manuprāt, tā ir pozitīvā ziņa. Jo tas nav, man pat tāda sajūta, ka tas novembra beigas jau ir kaut kāds enerģētisks, tāds, jā, pavasarī vairāk, bet tas ir pavisam tuvu. Kaut kā tā sajūta ir pavisam tuvu. Varbūt es kļūdos, bet, gribās jūs iepriecināt, tā. Tā kā pastāstīja par kristāliem, gribēju pajautāt, vai pareizi saprotu, ka saplīsis kristāls jāatgriež pie dabas. Jā, tā tas ir. Lai norūk zemē, vai vēl kā ziniet, kā es daru? Es metu akā kristālus, jo es zinu, ka tas ūdens attīrīs viņus, un viņi man to ūdeni, ne tikai saplīsušus. Es vispār kristālus ik pa laikam atvedu un iemetu akā.
savā, jo tie tur kristalizē un ūdeni. Lūk, tātad, jā, es iesāku stāstīt par to kristālu jaunu aktivāciju, ka es atkal taisīšu rotas, bet es strādāšu ar augstāku vibrāciju kristāliem, tad man pašai tas ir interesanti. Varbūt es par to arī uztaisīšu kaut kādu semināru, jo ir kristāliem arī dažādas vibrācijas, jā, un tos, ko mēs dēvējam par tādiem, nu, ir, protams, diamanti, jā, kas ir ļoti dārgi, ar ko strādā juvelieri, un tad ir parastie pusdārgakmeņi, tur jašmas un kvarci un ahāti un tādi. Un tad ir tie augstāku vibrāciju akmeņi, kā smaragdi, rubīni, topāzi, jā, opāli, lūk, un ar viņiem pilnīgi cita saruna, un ar viņiem pilnīgi cita. Tad ir arī no tiem it kā parastajiem, ir labradorīts ļoti augstās vibrācijās, ir piemēram, no kvarciem, no rozā kvarciem tieši Argentīnas kvarts, no opāliem, protams, visdārgākais ir Āfrikas, bet ir arī rozā opāls, jā, kuram ir ļoti, ļoti harmonizējoša un maiga dziedinoša enerģija. Nu, tad ar tādiem kristāliem, jā, un es jau esmu un no kvarciem arī ar konkrētiem kvarciem, un no konkrētām vietām nākušiem kvarciem, un tā kā tas man ir ārkārtīgi interesē, jā, šī miedarbība, tad taisīt rotu priekš konkrēta cilvēka, arī pat priekš sevis, jā, man ir tagad īpaša sadarbība ar rubīniem un smaragdiem izveidojusies, pilnīgi pretēji pretēji akmeņi tajā savā enerģijā, jā, bet te pašā laikā ārkārtīgi spēcīgi un jaudīgi. Lūk, tā, bet tātad stāstīšu tagad stāstu par kristāliem, bet par to, kas notiek ar mūsu tādu atmosfēru, ar mūsu astrālo lauku. Tad nedaudz man nāca, es par to nebiju domājis ļoti iedziļināties, bet kaut kā varbūt te ir cilvēkam tas interesē. Tātad es to sajūtu Gruzijā, jo parasti bija tā, ka Latvijā es jūtu šo informatīvā lauka spiedienu. Jā, man viņš nomāca, manā laukā viņš ienāca, es pat es dzīvoju ļoti tālu no cilvēkiem, man kaimiņu mājā cilvēki patstāvīgi nedzīvo, līdz ar to man vispār, nu, ir tāds, nezinu, kilometru attālumā nav vispār nekā, un es jūtu Latvijā to spiedienu, un plus arī tātad es jūtu, ka notiek tāda pilsētās tīpaši, jā, šis spiediens ar izstarojumiem atmosfēras, arī ar šiem tiem, ko miglo mums no debesīm, un tas viss atmosfēras piesārņojums, viņš ļoti jūtās, un tas nav tikai šis tāds fiziskais piesārņojums, kas tur var rasties no kaut kādām rūpnīcām, no vēl visu kaut kā, ja? Bet arī elektromagnētiskais piesārņojums. Protams, ka ir sazvērstības teorijas par, tās sazvērstības teorijas, kuras bieži vien izrādās, ka nav nemaz teorijas, ja? Par šiem 5G tīkliem, ja? Par šo starojumu, par šīm frekvencēm, un ka tas ir tāds ļoti būtisks tāds. Un dzīvojot savos Gruzijas laukos, es to baigi nemanīju. Un tad es atbraucu uz Gruziju, un manējie visi slimi. Un pats nods, kurš neslimo, reti slimo, tā ilgstoši un tā dikti jocīgi tas viss. Un es sapratu, ka arī tur, es sajūtu, ka tur ir ļoti liels šis, tas lauka ietekme. Un tur ir viss kaut kas, tur ir īstenībā tajā laukā ir arī ne tikai kaut kādas daļiņas fiziskās, kas ietekmē, ne tikai elektromagnētiskais starojums, bet arī astrālais, maģiskais, tāds, jā, arī tā pasaule tagad ir aktivizējusies. Un tas viss kopā. Un tad es vienkārši sāku domāt par to, man gribējās visu laiku tīrīt to savu māju, es tur visu laiku smaškots ņem, nēsājos riņķi.
Un sapratu, ka ir vajadzīgs kaut kāds, nu tā kā, ka es gribu izveidot tur kaut kādu kupolu, tā kā tādu, un es vispār jūtu, ka tas ir jādara tagad, ka tas ir manai visai ģimenei to vajag. Un man atnāca bildīte par to, kā ar kristāliem, sarunājot ar kristāliem, programmējot kristālu, savienoties kristālu apziņu, arī mūsos ir kristāli. Ne tikai mūsu čiekurveida dziedzerī, bet arī viss mēs kā tādi, jā, ūdens daudzums mūsos ir pakļaujās no programmēšanai, kristalizēšanai. Mēs varam savienoties ar Māti Zemi, ar viņas kristālisko apziņu. Un ar savu nolūku, ar savu vēlmi, jā, tad varam iedarboties uz ūdeni, to jūs arī tā kā visi zinat. Nu jā, un tad man atnāca schēma, kādā veidā, kā tam visam jāizskatās, es ieraudzīju to merkabu, kā jāizveido kristāli, un to izdarīju savai Gruzijas mājai, riņķī. Lūk, un tā kā tad jau es sapratu, ka man ir jālido, es zināju, ka man ir jālido, apakaļ uz Latvijas, uzreiz arī savai meitas ģimenei pateicu, ka mums tas jātaisa riņķī, un kad ir, nu, tā ir vesela schēma, nu, kas tā kā parādījās, kā tam ir jāizskatās, kā tu uzzīmē uz sava zemes gabalu to merkabu, jā, kā izvieto kristālus, kā tos kristālus programmēt, nu, vienkārši ar viņiem sarunāt, jā, ielikt šo programmu, jā, un tad, tā kā es braucu uz Latviju, tad man likās, nu, tad tas ir tāds kaut kas, ko es varu tā kā, nu, varbūt vēl kādam tas ir interesanti. Nu, tad izrādās, ka ir. Es vakar ieliku to informāciju un jau grupā pārpa 100 cilvēki. Tad to varēs darīt gan online, tie, kas netiek. Tas ir pilnīgi bez maksas, tas ir mans tāds labās gribas akts. Un tie, kam sanāk pa ceļām, vai tie, kas jūt aicinājumu svētdienas rītā atbraukt uz Bānūšu Svētavotu, tur mēs būsim kopā, mēs ieliksim tos kristālus un mūsu sasmelto ūdeni, kaut vai mērķis, piemēram, sasmelt ūdeni, pēc tam jūs varat izdomāt, kur jūs tālāk braucat, jo soli diezgan draņķīgu laiku, es nedomāju, ka tā visa meditācija praksa vairāk par 30 minūtēm. Ja būs smukāks laiks, mēs varam paņemt tur tēju un aiziet mazu lociņu, pastaigāties un tā. Lūk, tajā grupā, pat ja jūs negribat piedalīties tajā, nu, paši tajā mūsu praksē, vai, nu, negribat izvietot tos kristālus, jo tur ir 3 veidi, tur ir ne tikai zemes gabals, tur ir dzīvoklī, un arī var to izdarīt uz tā saucamā enerģētiskā šablona vai eteriskā šablona, vai uz dubultnieka, tā saka, vai ne, tu vienkārši to saliec uz papīra. Sazīmē to savu schēmu, jā, un saliec uz papīra. Arī tā var izdarīt. Piemēram, tu dzīvo kaut kādās kojās, jā, kur tu nevari salikt to lauku izveidot. Lūk, un tas ir tāds lauks, kas reāli mazinās. Tad kupols, kurš mazinās, teiksim, radīs to enerģiju, ar kādu mēs paši viņu piepildīsim. Viņš viņu tā kā turēs. Tas ir viens, jā. Un otrs mazinās elektromagnētisko ietekmi, šo elektromagnētisko ietekmi, kas ir no visādiem tur mobilo tīklu viškām. Es nezinu, kāds ietekmēs internetu. Tā kā es pat vēl to neesmu savā mājā izdarījis, darīšu to kopā ar jums. Ceru, ka tur viss būs kārtībā. Bet, teiksim, to elektromagnētisko ietekmi pamatīgi mazinās, un arī nedaudz mazinās to atmosfēras ietekmi no tām daļiņām, kas, no tās daļiņas viņas vienalga nokļūs, jā, ja tur kaut ko miglo vai kaut kas nāk no gaisa ar lietu un tā tālāk, tas, no tā kā, tas nonāks vienkārši kā enerģētiski, viņam būs mazāk ietekme, tā es to redzu un saprotu, lūk. Dzīvojam pilsētā, regulāri brauc ārpus, lai atjaunotos, esmu pamanījis, ka es pat dzirdu, kad viņi palaiž savas frekvences. Tā ir tāda brīžiem dūkoņa, brīžiem sīcoša skaņa, taču es to jūtu. Nu, jā, es tam ar tā domāju. Es šobrīd ļoti izjūtu izsvaidītu visur, taču iekšēji vēlos sākt ko jaunu. Paldies par atbildi. Jā, uzrakstiet arī pārējie, kā jūs jūtaties par to, kas notiek pašlaik Latvijā. Man arī tas noderēs, lai tā kā savienotos tā kā es esmu atbraukusi un ilgu laiku bijusi prom pilnīgi citās enerģijās, pilnīgi citās vibrācijās, pilnīgi citos procesos, tad es būšu ārkārtīgi pateicīga par jūsu komentāriem un to, ko jūs te ierakstīsiet. Nu, lūk, tā kā tas attiecās uz kristāliem, linku uz grupu pielikšu arī YouTube'ā.
Šeit nevar pielikt linku, tāpēc ienāciet manā Telegram kanālā vai sociālos tīklos, un tur es storiju uztaisīju vakar par tiem kristālu praksīti. Tā kā nāciet bariņā, izmēģināsim kaut ko tādu. Zini, kā ir par to svētdienas pasākumu? Es ienācu tajā grupā, es uztaisīšu aptauju, kuri taisās braukt. Bet tur ir tāda pļaviņa, un vienalga, cik mēs būsim, mēs te aplītī sastāsimies. Ja? Es tur domāju, cik Dievs sūtīs, par tik es arī priecāšos. Mēs būsim tur 3 vai mēs būsim 30. Tā kā, tas ir tāds, pasākums, kuru es darītu arī viena pati. Lūk, tā. Varbūt vēl jums ir kaut kādi jautājumi. Vienkārši grupiņā nospiedīsiet, lai es aptuveni saprastu, jo tur tas, ka brīvdiena, tas no vienas puses cilvēkiem ir forši atbraukt, vai ne, viņi var atrast laiku, no otras, protams, ka tur ir baigā kustības. To avotu brauc ļoti daudz cilvēki, tāpēc iespējams, ka tur mašīnas būs jāsaliek kaut kur uz ceļa, vai kaut kā tā. Bet tur ir tuvu, tur ir ļoti tuvu, un tas, es domāju, ka tur viss būs, tā kā kārtībā. Tiešraide, kāda tiešraide? Tiešraide no tā avota nebūs. Tā kā tur būs, tur būs procesiņš, es ierakstīšu meditāciju, ja būs slikts laiks, man būs mikrofoniņš un austiņas, ja būs tāds, teiksim, es to meditāciju ierakstīšu un ielikšu uzreiz pēc tajā grupā, jo tā būs katrs, nevis jūs pieslēgsties online, bet jūs vienkārši atradīsiet katrs pats savu laiku, tātad tur ir grupā jau ir visas instrukcijas, es ierakstīju gan par ideju, gan par tehnisko risinājumu, kā tur visam jābūt un jāizskatās, gan par kristāliem atbild uz jautājumiem, cik lieli tur kādi un tur dara, nedara un tā tālāk. Tātad par klātieni un par neklātieni. Es visu to tajā grupā tur izskaidrojusi. Un jums būs vienkārši meditācija, tiem, kas nebūs klātienē, jūs tos attīrītus kristālus saliksiet sev priekšā, tos, ar kurus jūs pēc tam izvietosiet, un uzliekot rokas, jūs vienkārši noklausīsieties un novadīsiet paši sev to meditāciju, kur es ielikšu pēc tam. Sapratāt, ja? Lūk. Tā kā tā. Ko jums vēl pastāstīt? Es vēl to grūtāko tēmu, par kuru es gribu parunāt ar jums, jo tieši parunāt es gribu, nevis tur kaut ko jums tur beigas stāstīt, bet parunāt. Pieturu bišķiņu, tā kā uzdodiet savus jautājumus pašlaik, par ko jūs gribat papļāpāt, ko jūs gribat no manis dzirdēt. Tādi tie tuvākie ceturtdieni man būs meditācija. Tā būs, tur es aicinu tiešām tā ir tāda kopmeditācija, ir kopmeditācija grupa. Ceturtdien no rīta, tāpēc, ka tā ir 30. mēnesa diena, kas sakrīt šogad ar Helovīniem. Halloween, tas ir Elle uzvaru svētkiem, Elles uzvaras svētkiem, kur cilvēki saklāja zviedru galdu un pabaro mošķīšus. Un pēc tam vēl svin un tā kā balso pa viņiem. Tā kā, jā. Un tā ir šogad sakrīt ļoti neforši. Sakrīt ar pēdējo mēnesi dienu, kad ir tumšs, kad ir ļoti, ļoti tumšs. Un tad, kad nav mēnesis, nav saules tajā vakarā, ja. Tā. Un nākamā dienā ir jauns mēnesis, ja. Tā. Un tā ir baigā tāda sakritība īstenībā. Un šis impulss jau par tādu gaismas meditāciju, jā, Mātes Zemes atbalstam, un tad, kad tik tuvu pietuvojās šī astrālā pasaule, tad viņa ir arī ļoti viegli tā kā saslaukāma, satīrāma, un ja kāds jūt šo aicinājumu izgaismot šo dienu, šo punktu, laika telpas punktu, es arī ļoti jūs aicinu pievienoties mūsu kopmeditācijā. Arī visa informācija ir. Tas ir grupā ir links, bet viņš ir arī YouTube brīvā pieejā kopēja meditācija. Lūk, tā kā šodien ir tāda nedēļa, kad viss ir brīvi pieejams un dalamies un savienojamies un pagaismojam šo laiku, cik paši varam, mums pašiem tas ir vajadzīgs.
Jā, un svētdien tad mēs pie avota tiekamies. Lūk, nākamie 6 mēneši enerģētiski man būs decembrī ēters, kuras tā kā pirms tam man ir jāsavienojās ar savu kaut kādu līniju, jo pašlaik tā līnija man ir nobīdīta, jā, jo es neesmu atrauda no pasaules procesiem, jā, bet tomēr mums katram ir sava realitāte, un pašlaik šīs realitātes, ja jūs piedalīties pagājušajā gadā, man bija arī ēters, kuras dalījos ar to savu jušanu, savu sajutumu par nākamo gadu, tieši skatoties 2 līnijas, 2 dominējošās līnijas, tātad vieniem tiem, kas atrodas pārejas procesā, jā, un daži jau ir pārgājuši, var tā teikt, jā, bet arī tiem, kas atrodas šajā visā pārejas procesā un ir pārgājuši tā kā uz tām jaunajām vibrācijām, vienalga vēl nav radīta tā darbošanās telpa. Ir atsevišķas vietas uz zemeslodes, kur jau var darīt. Jā, tur ir sakrituši ļoti daudz faktoru, tur pievelkās dvēseles, jo šeit ir par kopradi. Jā, viss tā jaunā pasaule ir par kopradi, un kur reāli nav šķēršļu, tādu lielu būtisku no sistēmas, jā, un kur jau var realizēt šos jaunā tipa projektus un jaunās vibrācijās. Lūk, Latvijā tas ir apgrūtinoši, jo Latvijā ir ļoti stingra, ļoti spēcīga tā sistēma, jā, jo šeit ne tikai neļauj, šeit arī apkaro citādi domājošos, jā, citādi jūtošos, ļoti, jā, un ne tikai citādi, bet savi domājošos, jā, tas ir caur visām struktūrām un sistēmām. Lūk, un tāpēc, bet nestoties to, es nākamo 6 mēnešus tagad jūtu savā realitātē nevis vieglāk viņi nebūs, tāpēc, ka situācijas, kas būs pasaulē, viņas ietekmēs mūs. Jo tās ir kaut kādi globālie procesi, no kuriem tu nevari, mēs tik un tā lietojam tur kaut kādus, to pašu naudu vai elektrību, vai kā mēs esam sasaistīti, jā, ar to sistēmu globālo. Un tāpēc būs ietekme arī caur tuviniekiem, jā, tuviniekiem, draugiem, kolēģiem, kuri būs tajā visā iekšā, tajos kaut kādos notikumos. Un tāpēc es nevaru teikt, ka mūs tas neskars. Bet to pozitīvo, to cerīgo es no tā, ka ārkārtīgi daudzi ir noguruši no tā, ka neredz ceļu, neredz virzienu, neredz, kur iet, kas ir noguruši no nenoteiktības, noguruši no kaut kādas bezcerības vai bezizējas sajūtas, kur nekas nekustās. Jā, ka nav tā platforma, ka tu tā kā jau esi pat gatavs un gribi darīt, bet tu nevari. Kaut kādu iemeslu dēļ, katram savas tās varbūt kaut kādas lietas. Lūk, un te es redzu, ka kaut kur sāks vērties, lūk, jau durtiņas. Jā, un manā uztverē tas ir pozitīvi. Jā, pamazām viņi sāks vērties, neskatoties visu to, jo tieši tādā haosā, jā, parasti ir, to es ļoti sajūtu īstenībā pārbraucot uz Gruziju. Gruzija ir iespēja valsts vēl joprojām, lai arī cik tur liels tas ir bardaks un cik degradējušies arī cilvēki ļoti, jā, tā cilvēku degradācija notikusi tik ārprātīgi strauji. Vērtību degradācija, jā, cilvēcisko īpašību degradācija, dievišķo vērtību degradācija. Tas 3D kļūst arvien tāds smagāks, jā, tā dualitāte arvien dziļāka. Tas bez tāda kaut kāda vērtējuma, vai kā es vienkārši saku, kā ir, jā, neskatoties uz to, tur ļoti daudz turiem brauc, un tur ir vienkārši iespēja paradīze, jā, tur tik daudz kā trūkst, tur tik ļoti daudz, kas vēl nav, un tas viss bardaks, kas tur ir, viņš prasās sakārtoties. Un tāpēc tur ir, piemēram, es varu uzreiz nosaukt 5 biznesus, ko tur varētu, biznesus lietas, jā, kas ļoti vajadzīgas tur un kas tur nav, un ko tur varētu darīt un kas tur uzreiz aiziet, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz cilvēku. Latvijā kaut ko iesākt ir ļoti grūti, jo te nav cilvēku, te cilvēku vairs nav. Jā, tu uztaisīsi kaut ko, kas tad tev to iegādāsies, kas pie tevis brauks, jo cilvēku vairs nav. Lūk, un
ne cilvēku, ne turistu, tur ir ārkārtīgi daudz, tur ir 2 reiz vairāk iebraukušo no visurienes nekā pašu Gruzīnu, ja, un ārkārtīgi milzīgs turismu daudzums, kā 3 lidostas, kurā katru stundu ielido lidmašīnas, un tas vienkārši ārkārtīgs daudzums. Lūk, un tā. Tāpēc tur es to ieraudzīju, tur ir ļoti, ļoti daudz iespējas. Es to, ka tur baigies parteks. Jā, nu lūk, un tajā, saprotiet, haosā, tajā, ko es to gribēju teikt, haoss ir vienmēr arī iespēja, jā, vai tā kā tas hieroglifs, jā, ķīniešu vai japāņus, neatceros, kāds viņš bija, kad tas hieroglifs, kas nozīmē krīzi, viņš nozīmē arī iespēju. Tā, Eiva, lai tumsai nebūtu šie svētki, mums gaismas dēslēm ir jārīko gaismas svētki. Jā, mēs to darīsim, bet tas, ko man gribās likt pie sirds vecākiem, cik ļoti, ļoti ir bērniem par šo jārunā. Jo es pat atceros, ka man tas bija aktuāli, tad, kad Ievai, manai jaunākai meitai bija, tad viņai 21, tad viņai bija kaut kādi 12, 13 gadi, tad, kad mēs bijām pilsētā, un tad, kad viņai arī gribējās skriet pa tiem Helovīniem, jā, un tad, kad pie mūsu durvīm visu laiku klauvējās, un ka bija, kad no sākuma es arī tur sagatavoju konflikts, vai ir ko viņiem iedot, pēc tam sapratu, ka es to visu atbalstu, jā. Un tagad es liktu izskaidrojušo materiālu uz durvīm, jā, kur stāstītu, kas tie pa svētkiem, lieliem burtiem, jā. Un uzliktu QR kodu, kur viņi noskanē un ierauga to lielo informāciju par to, kādi ir tumsas Ellas svētki un ko viņa atbalsta un ko viņi dara, un iedotu viņiem vēl kaut kādas attīrošās prakses pēc Helovīniem, lai tie bērni pēc tam var sevi attīrīt. Protams, ka man tur varētu uzkrist kaut kāda vecāka vai vēl kaut kas virsū, bet, es teikt, fantazēju, vienkārši dahadu, kā saka, jā, kaut ko stāstu, bet mēs jau esam atbildīgi, vai ne, par to. Ja jūs griežat ķirbīti un svinat Helovīnus un tā, tad jūs jūs atbalstat, pat ja jūs tur neģerbjaties skeletos un neiesaisties kaut kādos tādos, vienalga ar kaut ko, kā es ieliku vienkārši vienu superīgu bildīti ar ķirbīšiem no pagājušā gada. Pie viena restorāna bija ārkārtīgi skaists noformējums. Lai ķirbīts ir tikai veselīgs un skaists dārzenis, un viss, lai viņš neasociējās ne ar kaut ko citu, jā. Tā. Jā, tas par to, par vienu no lielākajām problēmām šajā laikā, par to vērtību izkropļošanu, kas notiek vispār, jā, un kad mēs tā kā mums pietrūks spēka, kā vecākiem, kaut kā tam stāvēt pretī un audzināt, jo mums vispār nav laika audzināt savus bērnus. Tā sistēma ir tik ļoti daudz visus ierausi, un cilvēki vecāki ir tik ārprātīgi noguruši, ka viņiem nav spēka pat parunāt ar savu bērnu. Un viņi priecīgi, ka bērni sēž ierīcēs un liek viņiem mieru. Tā ir tā realitāte. Ja mums būtu laiks ar viņiem runāt, mēs viņiem stāstītu visu šo te. Jā. Daudz jau pašiem citrīt, daudz jau paši neaizdomā, kas tur tāds ķirpīts, ak Dievs, bērni pākstās. Jā. Taču senie latvieši arī gāja ķekatās, jā, tur, bet viņi biedēja, viņi gāja un citi, viņi biedēja tos tumsus garus, vai tā kā balī, zināt, kā viņi tur uztais tos mošķus, un tad visus tos ļaunos garus dzen tajās mošķos iekšā, un tas tāds interesanta situācija tajā balī ir vispār, es tā vērojas arī no tās smalkās puses, kad viņi visu gadu viņus uzbaro, jā, lielus varenus, jo katru dienu nes viņiem dziedoklīšus, labajiem gariem augšā, zemajiem uz zemes, tur labajiem tur saldumiņus, karmiņus, rīsus, zem apakšējiem tur cigaretes, un tā. Un tad viņi uzbaro, un tad reizi gadā uz to savu jauno gadu niepī vai tajā klusumdienā, tad viņi viņus uztaisa mošķus, un tad viņi sadzen visus tajos mošķos iekšā, un tad mošķus sadedzina. Un tad kaut kur viņi atkal uzrodās, un tad viņus baro atkal. Tā. Anglijā nenormāls tas Helovīna kults, bet ne manā realitātē man tas aizlīd garām. Es tikai gaidu Helovīna laiku, lai varu iepirkt ķirbīšus. Vācijā Helovīns nesvin. Tiešām tas ir rikti skaisti.
kā jūsu pusē, jūsu ģimenēs ar Helovīniem. Lūk, nu tā kā strādājot ar bērniem bija izbrīnīta, ka meitenēm teikt ir mantiņas, kā lelle, kas guļ uz ārkā. Kad es jautāju, vai viņi zina, kas tā ir par lādi, atbild bija gultiņa. Nu, tad ir lelles ar krāniņiem un Latvijā nopērkams un viss kaut kādi brīnumi. Kā tu jūti jauno digitālo naudas sistēmu? Tādu pašu kā tas vienkārši nomainās veids, un tā kā mēs pārējām uz digitālo pasauli, tad tā ir neizbēgama. Neizbēgama kaut kāda lieta. Protams, saprotiet, ka instruments pats par sevi nav ne labs, ne slikts. Tas ir atkarīgs no tā cilvēka, kam viņš nonāk rokās, un no tā cilvēka mērķiem. Un, protams, ka visi tie CBDC un visi tie globālisti, protams, ka viņi grib iedzīt mūs tajās lamatās, ja, kur viss ir saslēgts, kur viss ir kontrolēts, kur nevar ne pa labi, ne pa kreisi, lai kaut kādā brīdī caur to vienkārši mūs nogriezt uz skābekli. Nu, tātad ir jau paši, ziniet, iespējams, ka Ķīnā jau ir šī sistēma, ja, sociālā reitinga sistēma, pārkāp ātrumu vai nenomaksā zemes nodokli, hop, tev mīnus punktiņi, pie konkrēta mīnus punktiņu skaita, tev uz konkrētu periodu nogriež pieeju tavam kontam. Viss. Jā, un uz to iet, kurā brīdī viņa aizrīsies. Un, tas būs, es tam ticu, es nepat ticu, es vienkārši saprotu, ka savādāk te nevar notikt nekas, tā evolūcija ir jānotiek, jā, un ka līdz kaut kādam brīdim tas absurds ies tik ilgi, cik viņš vienkārši, tā piegriešana, jā, viņi, tie spēki, jā, viņiem, citreiz liekas, ka viņi tiešām viņi neredz, kad tiešām viņi nezin, kad notiek pārēja uz jaunu kaut kādu, kad viņi redz, ka tuvojas priekšā siena, un tā vietā, lai bremzētu, viņi spiež gāzgrīdā. Nu, tas man tā izbrīna. Es domāju, ka kaut kādā brīdī viņi sapratīs, ka viņiem nesanāks, vai kaut kur jau sāk varbūt pat saprast, ir tāda arī sajūta, un nāksies bišķi kaut kur bremzēt un kaut kur pielāgoties un kaut kur mēģināt kaut ko piltīgi izdarīt, jā, lai vienalga pagriezt tā kā pa savām. Un es domāju, tas ļoti atšķirsies pa valstīm, jā, jo vairs tāda globālā sistēma, es nezinu, man liekas, ka tagad jau caur to BRICS un kā tur vispār, es nezinu, kā tas tagad būs, kad beigsies tā dolāra hegemonija, es varu iedomāties, tur visādas tur variantus savā galvā, bet kā tas viss izvērtīsies, es domāju, ka, es neesmu informēta tajās niansēs, jā, jo, ir jau spēki, kas saprot, kas notiek, jā, un ka tas nav nekas negaidīts, jā, ka tas ir viss jau kaut kur pat varbūt ieplānots. Lūk, un tāpēc, bet cilvēki, redziet, kas ir pastāv brīvās gribas likums, lai cik viņš izklausās varbūt šajā laikā nodrāsti kaut kā un ka nestrādā, bet kaut ko piegriez, kaut kādas sankcijas, ir kriptovalūtas, jā. Un cik tās kriptovalūtas, protams, ka viņi mēģinās viņus kontrolēt, jā, bet apgūt vispār elektroniskos maciņus un visu šito pasauli, saprast, kā tas darbojās, es varu tikai ieteikt, jums būs vienkāršāk. Jā, vismaz kaut kādā elementārā līmenī ieviest sev šo kripto maciņu un nopirkt tur, es nezinu, 0,0001 bitcoinu. Lai vienkārši saprast, kā tas tā kā notiekās. Jo, protams, ka mēs to ejam, bet es neredzu, ka tuvāko 5 gadu laikā izustu kaut kāda skaidra nauda, bet tas arī atkarīgs kā kurā valstī. Jo ir valstis, kurā tas ir tik ļoti dziļi iekšā tradīcijā, bet, Zviedrijā jau tagad, jā, ir kāds no Zviedrijas, vairs skaidrs naudas norēķini nav pieejami vai, es nezinu, vispār nav pieejami vai kā. Un uz to arī ies, jā. Un tā kā tā sistēma viņa būs, bet cik viņa būs globāla, jā, tas ir cits jautājums. Jā, tad viens ir Latvija vai kaut kāda savienība, Eiropas Savienībai arī dienas skaitītas.
es kaut kad domāju, ka līdz 27. gadam var izvilkt. Tagad pastāv versijas, ka tur lielākā daļa cilvēki nav pamodušies un viņi grib to Eiropas Savienību ar visām viņas vērtībām. Lielākais vairākums. Viņu apziņā netiek tālāk, lai kaut ko saprastu vai sajustu, un ka mēs esam un paliekam mazākumā vēl uz kaut kādu ilgāku laika periodu, ka varbūt tas līdz kādam 32. gadam ilgs. Es teicu stāstu par citu cilvēku teorijām, ne manām. Redzošu, jūtošu, ko es esmu tā kā, manījusi informatīvajā laukā. Lai nu kā būtu tas tādā, 25. tūlīt. Tas ir pāris gadi, kuri būs ļoti interesanti. Un pieļauju, kad mēs nogurstam, no tās neziņas, no tā visu laiku tādas sajūtas, ka nevar saprast, ko darīt, tādā ilgtermiņā, jo cilvēkiem gribas komforta zonu, viņi neprot dzīvot šeit un tagad un baudīt un priecāties šeit un tagad. Bet to mums māca šī situācija, Tu nevari vairs tagad plānot kaut ko ilgtermiņā. Šī neļauj tā situācija, kas ir ārpusē. Tā. Dzīvoju Norvēģijā un tepat paskatās, kas ir jocīgi, ja dod skaidru naudu. Un bankomātā nevar jebkurā ieskaitīt skaidru naudu, ir jāiet tikai uz bankas filiāli ieskaitīt. Redzat, kā jūs citās valstīs uzrakstiet. Taisam informatīvo plakātu, ko vienojaties, liekam Instagram un informējam par velīšiem. Par Helovīniem. Daudz ir, es gadiem Facebookā, kad vēl bija Facebookā liku šo informāciju par Helovīniem, bet es neredzu, ka tas kaut kā baigi samazinātos. Jūs jūtat? Es neesmu, man ir Facebooks, bet viņš man ir tikai uz datoru, viņš man nav telefonā, viņš sinhronizēja ierakstu no Instagrama, un es ļoti, ļoti reti tur ieju, parasti savā lapā, nevis kontā, privātajā, un man tur, tā kā es esmu tajā ēnu banā no Facebooka, manus ierakstus tur tāpat neviens neredz. Pēc Karmas latviešiem es esmu tajā ēnu banā. Un es arī neko neredzu. Līdz ar to tie, kas redz tur Facebookā, tie tur man tur pastāsta. Tas tur notiek, tas tur jauns un tā. Lūk. Es Instagramā rakstīju par varavīks no 7 krāsām, viņi man storijā aizvāca. Re. Vācijā joprojām bez skaidras naudas no mājām nevar iziet, pie bankomātiem vienmēr rinda. Jūs esat ievērojuši, ka bankomāti pazūd? Tādas ziņas man atnāca, ka visā pasaulē un arī Latvijā, tu ej un kaut kur vairs bankomāta nav. Tā kā, kas tas varētu būt? Tā. Tūlīt tas būs Šveicars. Nāc, mīļi, nāc. Mana mīļovīte. Redzējāt, kāda skaistulīte? Labi, tā, ziniet, un te ir pie tādas tēmas, kas ir tā kā sarežģīta, bet viņa jau man ir, es pat viņu gribēju tur Patreonā ierakstīt, un ierakstīšu droši vien, bet kaut kā atnāca, ka šodien man jāpasaka arī jums. Tas būs vairāk, ziniet, te būs vairāk jautājumi, nekā kaut kāda tēmas cilāšana, bet ir tā sanācis kaut kā sakritis, ka vairākiem maniem tuviem cilvēkiem ir ļoti lielas kaut kādas problēmas ar bērniem un ar pat jauniešiem. Un tas būs tagad, es pateikšu, tajā manā lokā 17 līdz 25. Lūk, un arī man ir šī te vairāk veselības problēma, bet ir alkohola, narkotikas un
Un ir arī tā saucamā griešana, kad pusaudzis sevi griež, viņam ir psiholoģiskas problēmas, un kur var just, kad ir arī šī astrālā plāna ietekme. Iespējams, ka tur ir kaut kādas destruktīvās, nezinu, tur TikTok konti vai kaut kas tam līdzīgs, vai kaut kādas grupas, jā, kurās viņi nonāk, tad ir vēl suicidālās problēmas un saskaroties ļoti tuvu ar tādu vismaz 4 jauniešu vecāku laukiem, kas man nolasījās, ir viens iemesls, kāpēc. Tas ir visiem tiem jauniešiem, katram kaut kas cits, izpaužās kaut kā savādāk. Katram, kopējs tur ir, kopēja lielākai daļai ir astrālā lauka ietekme, tātad ļoti liela tā saucamā mošķu, tad tā kā apsēstība. Principā, tur, kur ir narkotikas, tur vienmēr ir būtnes astrālā plāna un sava veida apsēstība, jā. Un vispār tur, kur ir vielas, tur visur ir. Bet arī azartspēles, arī datorspēlītes. Tur visur ir šie destruktīvi egregori, jā, un tur visur ir šī miedarbība un lauks ir pilns ar kaut mošķiem, jā. Lūk, un tas arī ir šiem, bet ir pat krīzes centri, cik es esmu uzzinājusi, kur šie jaunieši var iet un dabūt bezmaksas psihologus, psihiatrus, medikamentus viņiem izraksta un vēl visādas lietas, bet ziniet, kas ir kopējā problēma, ir tāda, ka viņiem ir, kā jauniešiem, kuriem vēl nav psiholoģiskais veselums, viņi vēl nav stabili, viņiem nav savas domāšanas, jā, viņi spēj sekot tikai trendiem. Trendi ir destruktīvi. Gan mode, gan māksla, gan kultūra, gan mūzika, viss ir destruktīvs jauniešiem. Un līdz ar to viņi nedabūna barību savai dvēselē. Jā, viņi tikai samazina savas vibrācijas, un viņu sistēma ir izstrādājusi visu tā, lai tā kā jauniešu vidū mošanās nenotiktu, vai ir ļoti maz to jauniešu, kuri, un pat gribot mosties, viņiem tiek piedāvāt, teiksim, tie, kuri ir ļoti tādi jau atnākuši jau kā viedas senas dvēseles, viņiem uzreiz piedāvā tur, visādas augu ceremonijas, jā, sēnītes un vēl visu kaut ko, un iestāst, ka marihuāna tas ir spēkaugs, un ka tās nemaz nav narkotikas, visi, kas bija, lielākā daļa uzskata, ka tās nav narkotikas. Jā, un viņi iekļūst, vai arī iekļūst kaut kādās tādās sektveidīgās organizācijās, kur notiek, krieviski saka, atļiķevšie, jā. Tātad viņi nokļūst kā paralēlā realitātē vai ar vielu palīdzību vai bez, vai kaut kādā līdera laukā, ko viņiem saka, to viņi dara. Jā, tātad viņiem arī šī paša domāšana neveidojās, un viņi tā kā veido kaut kādas alternatīvas subkultūras vai kopienas, tādā veidā mēģinot atrast komfortablāku vidi, jā, bet ja tu esi pilnīgi tikai pa augšām dzīvo un gribi tikai apgaismoties, jā, tad, principā, kāda jēga tev bija nākt uz šito pasauli? Jā, jo šī pasaule, duālā materiālā pasaule, māte zeme, ir par matērijas apgarošanu, par garīga guma ienešanu materiālā plānā, principā par radošumu, par radīšanu. Un ja tu gribi tikai meditēt augstos plānos un stāvokļos, ja, neko neradīt, tad tu esi nepareizā, izkāpis nepareizā pieturā, uz nepareizās planētas. Jā, jo šī meditēšana un nekā neradīšana, jā, var būt atsevišķām personām, viņas ar to ir atnākušas, jā, un man gan grūti atrast izskaidrojumu, kāpēc tad tieši šeit, jo ir ļoti daudz citu vietu un piemērotāku planētu, kur gūt šādas pieredzes.
Lūk, bet, nu jā, tas ir mans tāds redzējums, un ka šie jaunieši, viņiem ir tā, ka viņi nevar, viņi skatās ārā pa logu, viņi skatās uz šo pasauli, un viņi neredz neko, kas viņi atbilstu viņu dvēseles aicinājumiem. Viņi jau ir pret kaut kur tādā dziļākā līmenī, pret naudu, pret patēriņu, pret kaut kādu, nu, pret visu, kas šeit notiek. Viņi nespēja iedomāties sevi strādājuma sistēmā. Un tā pasaule vispār, mēs esam tādā punktā, kad ir jau izaugusi paudze, kuriem ir jānes sevi un jādara kaut kas pasaulē, kura vēl nav noformējusies. Un iedomājies, kā viņi jūtās. Viņiem ir depresijas. Arī manas sievas ļoti daudz ir uz narkotikām, ļoti daudz aizmirstās tīklos, nu, draugi un paziņas, jā. Daudziem ir suicidāli trauc. Nu, Latvija ir pirmajā vietā pēc pusauģu suicīdiem. Un nu, tā ir ļoti liela problēma. Es vienkārši skatos, ziniet, kā es parasti, kā tas ir, ja kaut kas manā laukā nenonāk, es saprotu, ka tur man nav jāpieslēdzās. Ja kaut kas nonāk manā laukā, tad un ja tas nonāk 1, 2, 3, 4, 5 jau kaut kādi gadījumi, ja, un ka viņi ir tādiem salīdzinoši tuviem cilvēkiem, un es pazīstu tos bērnus, tad es saprotu, ka nu, kaut kas mums ir jādara. Kaut kas caur manīm, kaut kam ir, nu, jo es esmu darītājs, es vienmēr, nu, teiksim, es diezgan reti nu, nāku un rādos sociālajos tīklos. Es nevaru iedomāties plivināties vienkārši non-stopā kaut kādos sociālos tīklos un rādīt savu dzīvi. Un staigāt pa ielu un sevi tur rādīt un kaut ko ģer. Es biju tur, es darīju to, es tur apēdu to, nofotografēt savu ēdienu, tur vēl kaut ko. Es to uzskatu par, nu, destruktīvu veidu, kā iedarboties cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkiem ir vēlme pēc, nu, tāds impuls pēc tiem realitātes šoviem, viņiem tas interesē, viņiem ir ziņkārība. Un tā ir tad caur to ziņkārības impulsu, kas viņiem ir, tā kā manipulēt ar viņiem, lai dabūtu viņu uzmanību. Jā, un tas, priekš manīm, tas tāds sociālais vampīrisms. Visu laiku sevi ārkārtīgi daudz sevi rādīt, lai dabūtu cilvēku, lai dabūtu sekotājs, lai dabūtu cilvēku uzmanību. Lūk, un tāpēc es to nedaru, jo es to tā redzu. Un pati nesakoju, pati neskatos, priekš kā man atdot savu enerģiju, bet vispār neinteresē citu cilvēku nu, viedokļi, ja tas cilvēks nav manā vērtību sistēmā. Jā. Man vairāk interesē cilvēki, kas ir augstāk par mani, augstākās vibrācijās, augstākās vērtībās, viņu domas, tās grāmatas, kaut kas nu tāds, ja, kuras var augt, kuras var attīstīties. Un es vienkārši nolieku savu enerģiju. Un līdz ar to, nu, es jau to vienmēr esmu teikusi, tāpēc es nāku pie jums tikai tad, kad man ir ko teikt. Tikai tad, kad man ir ko vērtīgi jums iedot. Vai ar kaut ko padalīties. Jā, nevis vienkārši, nu čau, jā, nu, tā liekas, jā, forši, man, protams, ka man ir vērtīgi jums satikties un pasajust, un man ļoti patīk pašai tas, un tas ir tā cilvēciski superīgi, bet, ja man nebūtu ko teikt, es nenāktu, jā, un tā kā, šoreiz man tas aicinājums ir tāds, ka man gribētos tiem, kas sajuta, kam ir šī pašas pieredze, uzrakstīt man, atrast, nu, tur es nezinu, vienalga, kur jūs man uzrakstīsiet personīgi vienkārši. Ir sirdsceļš.lv e-pasts, kur es pārbaudu šos savus stāstus par jauniešiem, un varbūt jums ir kaut kādas arī idejas. Jo viena lieta ir krīzes centri, kur dzēst ugunsgrēkus, otrs ir radīt vidi, un veidu kaut kādu, kā viņiem palīdzēt. Ja jums ir šitādas idejas, vai jums ir kaut kāda vieta, kur tie jaunieši var satikties, jo viņiem nav naudiņas. Jā, tas ir, mēs kā vecāki varam vienkārši samesties, nu, kaut kādai elektrībai, jā, lai tiem varam izveidot kaut kādu dežuru grafiku, vai piesaistīt kaut kādus gaišus dežurantus, kā tos,
vecākos, ja, kas ar viņiem varētu runāt par dažādām tēmām, kas vienkārši kaut vai vadītu viņu sarunu apli. Turpat nav vajadzīgi beigie speciālisti, vienkārši kaut kādi psihologi, ir vajadzīgi empātiski cilvēki, kas ļauj viņiem runāt, kas ļauj viņiem sajust līdzīgi domājošu, gaišu vidi, kur viņi var runāt par to, ko viņi nevar runāt savos baros, kur visu nosaka trendi, kur nav stilīgi runāt, varbūt par Dievu, par savām iekšējiem procesiem, par savām vēlmēm, par savām sāpēm, par savām vēlmēm, par saviem sapņiem. Lūk, un jā, tas ir tas, kas manī iekšā jau ir vairākus mēnešus. Man nav konkrētu piedāvājumu. Vienīgais, ja jūs man sasūtītu tos savus stāstus, varbūt vai idejas, mēs varētu, es nezinu, varbūt izveidot kaut kādu grupu, varbūt kaut kādu darba grupu, jo es esmu tas cilvēks, kas reāli dara. Ja es varu kaut vai kā iniciatīvu to palaist, tālāk jau tur piesaistās kādi, kas to var darīt, piemēram, jo es neesmu tik bieži Latvijā, lai pieslēgtos, bet ja es varu to inicijēt, ja es varu to palaist, tad, jo, tiešām mums nav svarīgi, kas paliks aiz mums šeit, jā, un viņi ir taču nākamie, kam ir jāpārņem, tas viss dēļ, kā mēs vispār kaut ko cenšamies un daram. Lūk, viņiem, mēs to zemi taču atstājam viņiem, jā, mēs esam viņu kārtīgi nočakarējuši, tāds ir, bet, kad īsti viņi neredz, kā to pārņemt, un tā ir arī mūsu atbildība. Ka viņi neredz, kā viņi var turpināt to, ko mēs esam sačakarējuši. Ar savu patēriņu domāšanu, ar savu zemes izčakarēšanu, ar savu vienkārši vērtību, kā tas ir latviski, izskažēņie, tā kā vērtību nonivelēšana, tā kaut kā. Paldies, Ilzīte! Jā, arī mana meita neredz jēgu. Viņa aizgāja strādāt ambīciju vadīt, lai pierādītu pieaugušiem, ka viņiem ir gudrāk. Un arī ir, redzat, tavu meita aiziet darīt, lai pierādītu. Viņai vismaz ir tāds, jā, kaut kāds, arī tas nav sliktākais variants. Es arī aizgāju mācīties augstskolās, tāpēc, kad man teica, viss tu nekas neesi, tu nekas nebūsi. Jā, es aizgāju pēc 9 gadus nomācījos tur augstskolās, lai visiem pierādītu, ka es kaut kas esmu. Jā, tā ir tāda apgrieztā motivācija. Labāk būtu iet es neaizgāju mācīties to, kas man interesēja. Jā, ja es būtu gājis, kas man interesēja, es būtu mācījusies dziedāšanu, gājis konservatorijā un tā, vai filozofijas fakultātē. Es aizgāju ekonomistos, pēc tam sociologos, pēc tam psihologos. Es aizgāju tur, kur, jā, tas man ir novedis, es nenožēloju, tam visam bija jānotiek tā. Jā. Tā bija tāda apgrieztā motivācija par spīti, bet tā arī tevi kaut kur ved. Jā, tā nevad tevi vairāk narkotiku vai kaut kādas virtuālās realitātes apskāvienos. Psihologs īsti nepalīdz, diemžēl vajagot psihodinamisko terapiju. Arvien biežāk parādās aicinājumi lietot sēnes vai vaskas rapē, kā apziņu paplašinošus, attīstību veicinošus līdzekļus. Man ir tāds aizsākts un nevisai turpināts Instagram otrs konts krievu valodā, kur man ir tāds highlights, uvod, razvod, un tur es lieku informāciju par šo, ka tas arī ir tāds jātums spēku instrumentiņš, lai savāktu tos cilvēkus, kas tiecās pēc garīgiem pārdzīvojumiem. Lūk, jo mēs paliekam arvien vairāk, un līdz ar to arī mēs esam interesanti. Jā, un tad ir visādi veidi, kā mūs novest no ceļa. Jā, tas notiek visos plānos un līmeņos. Jā, tā ir. Manai meitai bija ap 16, bija būtnes, viņa vizuāli mainījās, bija vēl daudz kas. Jā, tā tas ir. Par to ļoti daudz, ko var runāt. Es tagad domāju, varbūt uz tā jūsu vēstuļu pamata varēs kaut kādu semināru vai kursu uztaisīt, bet jauno bērnu kursu, ko es vadīju krievu valodā, es arī plānoju nākamgad latviešu valodā apdeitotu. Tagad viņai ir 19, viņa palīdz citiem forši. Arī es esmu ar savām meitām runājis par šo palīdzēšanu. Es nezinu, Tomiņa, vai tu vēl klausies man, bet mēs ar Tomiņu arī esam runājuši par šo jauniešu tādu organizāciju. Es zinu, ka Toms ar kaut ko ir darījis, bet Tomiņam ir savs, tāds ļoti izteikts garīgais ceļš.
man vairāk interesē nevis kā jauniešus uzvilkt uz garīgo ceļu, bet kā jauniešiem iedot saikni ar to jauno pasauli, lai viņi redzētu vispār kaut kādu jēgu dzīvot un jēgu kaut ko darīt tajā pasaulē, jā, veidot to pasauli, lai viņi var sevi realizēt, jo ne jau visi nāk par mūkiem šeit kļūt un meditēt tikai, jā, lai viņi kļūst par radītājiem. Jā, lai viņi realizē šeit savu dvēseles potenciālu tieši materiālajā plānā, materiālajā pasaulē, jā, un kaut ko palīdzēt viņiem un atbalstīt, nevis dzīt viņus strādāt bārā, bet, tā ir tāda liela tēma, jā, jo dzīve viņiem spiež iet strādāt pa naudu kaut kādu tādu darbu, kas vispār viņu dvēselēm neatbilst. Kā darīt? Kā darīt? Ja jūs man rakstīsiet, kā jūs to redzat, kā jūs sajūtat, kā jūs jūtat savus jauniešus, kādu jūs izēju redzat, un ja jūs būsiet pietiekami daudz, lai mēs varam izveidot grupiņu, tad varbūt mēs varam kaut ko darīt, jā. Tāda ir manas pašas pieredze, ka mošanās man sākās 17 pēc tuvākā cilvēka nāves, bet ārējā pasaule man ierāva apakaļ līdz 24 gadiem pasaulīgajā pilnīgi. Man ar tā bija. Man mošanās sākās ļoti agri. Dzīves jēgas meklējumi jau bija 14-15 gados, un pēc tam, kad es 19 gados satiku savu bērnu tēvu, tā man ierāva karma un duālā pasaule un pilnīgi tā sazemēja uz ilgiem gadiem. Un pēc tam es atgriezos apakaļ, jau man bija 28, 30. Jā, arī mana meita neredz jēgu, viņa aizgāja strādāt. To es jau lasīju, ļoti gribās palīdzēt, arī lasīju. Vau, Inta, tieši par šo tēmu domāju šorīt, es jau domāju vairākus mēnešus, jo es viena pati droši vien, ka neko nevaru izdarīt, tā bez jums. Bet zini, kas bija pats galvenais, vienlaicīgi noliegums un vajadzība pēc vecākiem, 100% vecāku klātbūtni ar veselīgu attieksmi. Jā, mēs esam saviem bērniem vajadzīgi arī pēc 18, to es tagad redzu, kā tā ir. Cik ļoti man pusauģa vecumā būtu noderējis dzirdēt šo visu jauniešu jūtas ļoti vientuļi savā būtībā, visiem gribas iespītēt, un lai kādam tiešām rūpētu, pusauģa vecums ir ļoti grūts laiks. Viņi nevar pieaugt šajā pasaulē daudz iemeslu dēļ, jā, un atbildība ir arī uz mūsu pleciem, jā, ne tikai uz šī sociuma, kura dalībnieki arī mēs esam, bet arī mūsu aizņemtība, jā, mūsu neiedziļināšanās, mūsu pārgrums, mentālais un fiziskais, daļa, kura mēs ļoti daudz, es varu pateikt, ka es arī esmu savus bērnus apdalījusi ar savu laiku un patiesu sirds klātbūtni. Bieži domāju, ka vajadzētu nākošo profesiju, kas saistīts jauniešiem, liekas, ka tas ir virziens, kurā rakt. Man arī šis ir aktuāli, jaunietim 26 gadi nespēja iekļauties šai sabiedrībā, uz zemes nejūtās kā mājās, varbūt kopā šādi jaunieši atrast viens otru līdzīgi domājošos. Es esmu pārliecināta, ka viņiem vajag atrast, viņi ir ļoti vientuļi, un visa tā virtuālā vide viņu to vientuļību tikai pastiprina. Ir vajadzīga klātiene. Jā, man 16 gadnieks to paši teica, es neiedarošu šai sabiedrībā, man nesaprotu, beigu no skolas, mums pārējiem draugs, man es esmu viena ar viņu, kas saprot, cenšas saprast. Redzat, es esmu tātad runājusi, izteikusi to savu sāpi, savu tādu jautājumu pat varbūt, jā. Es jūtu arī, kad ir zināms smagums man šo runājot, jo es nevaru piedāvāt nekādu risinājumu šajā brīdī, vai kaut kādu tur pozitīvo noti tajā visā, viss būs labi. Es saprotu, ka ir lietas, ko es vien pat nevaru izdarīt. Es varu aktualizēt, es varu mēģināt kaut ko iniciēt. Vajag, lai to svarīgumu sajustu lielāku skaitu cilvēku un ne tikai pateikt, jā, Inta, riktīgi krūta tēma, bet arī pateikt, es esmu gatavs kaut ko darīt, saprast savu atbildību tajā visā. Un tās, ar ko tas sāksies, ne tikai, ka mēs vecāki savā starpā kaut ko grupā parunāsim, bet ar to, ka mēs runāsim saviem bērniem. Mēs viņus atvedīsim uz tādu kaut kādu kopā sanākšanu varbūt, vai pierunāsim, vai kaut kā, es nezinu, katram ir savs, jā, kāda viņiem ir tā, vai mēs spēsim viņiem parādīt to cerību staru. Tajā pasaulē, ko sačakarējuši esam mēs. Jā, lūk.
lielākā daļa pieaugušo guļ, tad mēs neredzam to, kas ar jauniešiem bērniem notiek. Arī mazbērni teica, vai mazbērni tā ir vēl cits kosmos. Jā, jo mazi bērni, tas ir pilnīgi cits kosmos, bet tieši jaunieši ir tie, kuriem ir jāieiet pieaugušo dzīvē, jā, un tie, kas vispār neredz. Viņi neredz, viņiem pēc vecajiem sistēmu, viņiem jāpabeidz sistēmas skolu, jā, pēc tam jāiet sistēmas augstskolā, un viņi vispār nesaprot, viņiem nekas no tā nedara, nekas no tā neinteresē. Vēl tieši otrādi viņiem liekas, ak, Dievs, šausmas, tas viss ir. Jā, un tas ir tāds, tā kā viņi neredz vispār savai dzīvē jēgu, viņi neredz perspektīvu, nekādu pilnību šeit. Viņi neredz nekas, kas viņiem interesētu, kas viņiem liktu dvēselē dziedāt. Lūk, un tā ir briesmīga sajūta. Man ar jaunāko bērnu bija viņa izņēma no skolas, jo viņai bija depresija vienkārši no tā vien, ka viņai tur vēl tik daudz gadu jāmācās, un ka tas ir, kad priekš viņas tā ir katorga. Katorgu, uz kuru ir jāiet, un kurā ka tas vēl ir gadiem priekšā. Viņai bija 6. 7. klase. Man pilnīgi pārmainījās bērns, kas izņēma viņu no skolas. Ne visiem tā ir. Bet, un tas turpinās ar tiem sevis meklējumiem. Jā. Tas turpinās tagad, jo tu neredzi savu pielietojumu. Tu redzi, jā, tev talanti, jā, tev spējas, bet tu neredzi, kā to pielietot tajā atšķirētajā pasaulē. Lūk, tā. Vajag draugu draudzeni, varat pieteikties Rīgā. Kur pieteikties? Kaut kā vajadzētu viņus savest kopā. Sākumā droši vien tomēr vajag, lai pieaugušie parāda virzienu. Jā, mēs esam tur runājuši, bet manā draudzeņu lokā ir, piemēram, Ieva 2002. gada. Manā draudzeņu paziņu lokā ir vismaz, es nezinu, cik mēs skaitījām, pat tajos gados dzimušie. Tur plus mīnus bija ārkārtīgi kaut kādi 7, 8 jaunieši, ja, kas ir dzimuši tur 1., 2., 3. gadā. Kuri varētu sanākt kopā, bet tas jau ir, šitā sarunas jau ir vairākus gadus, līdz darbībai tas nav nonācis, jā, jau no sākumā. Katram no mums jāprunājas ar saviem jauniešiem, vai viņi vispār ir gatavi, jo ļoti daudz ir ierauti, viņi ir ierauti tajā virtuālā pasaulē. Viņi ir pārdevušies savu enerģiju, viņi grib sēdēt savā datorā, vai viņi grib, es nezinu. Jautājums, vai var vispār viņus, cik lielā mērā mēs varam kaut ko tur, jā, izraut vispār, motivēt viņus, tā kā tas tāds, jā. Labi, mīļie. Ja ir kaut kāds jautājums, uzdodiet. Un es redzu, ka no 170 mēs esam jau 130, tātad šitā tēma palika pa smagu cilvēkiem, kuri nāk pēc prieka un labas enerģijas un pēc tāda, jā. Jo dzīvē ir izskrāsa, ne? Un šitas ir tāds laiks, kas prasa iesaistīšanos. Viņš prasa kaut kādu darīšanu. Mēs nevaram vienkārši klapis uz acīm nolīst. Jo ļoti daudziem gribās nolīst ziemas miegā un pamosties, tā kā pavasaris, viss labi. Un uztaisīt to savu burbulīti un vienkārši nemiedarboties nekādā veidā ar to pasauli, kur viss apkārt ir tik ļoti neatbilstoši tam, ko mēs gribētu redzēt. Bet tas nav risinājums. Jā, jo šis laiks, viņš ne tikai mums ir dots tādai, lai kaut ko pārvērtētu, bet viņš ir dots arī, lai mēs izrādītu tās savas dievišķās īpašības praksē. Līdzcietību, palīdzību tuvākajiem, žēlsirdību un reālu darbību, jo mūs vērtēs pēc darbiem, nevis pēc mūsu skaistiem vārdiem. Jā, tur augšā atceraties, pēc darbiem mūsu. Tā kā varat uzrakstīt savu atgriezenisko saiti. Oskars Špickovs, izdzīvošanas skola, reāls ieguldījums bērnu jauniešu viņa ģimeni izaugsmi nebija pat dzirdējusi, varbūt kādam noderēs. Par maziem bērniem viņi ir ļoti dažādi.
Jā, un tas domas man ir vesels kurs par to, un iespējams, ka būs, un tas ir atsevišķi. Tā ir ļoti liela tēma, jo doma man ir daudz. Tā ir jaunie bērni, mana grupa ir jaunie bērni Telegramā, un tur gan skolas apspriež, gan visādas tur privātas skolotājs, gan dažādas tādas tēmas. Varat pievienoties, ja jūs tur vēl neesat. Un pieļauju, ka būs atkal kurs. Es esmu ļoti iedziļinājusies jauno bērnu tēmā, tas ir vairāk tie, kas vēl ir bērni, jā. Un viņi ir ļoti dažādi. Tur ir ļoti dažādas dvēseles ir atnākuši no ļoti dažādām cilvēkiem, ar ļoti dažādiem mērķiem, ir tikai vērotāji, jā, un ir arhitekti un visādas klasifikācija vesela. Bet kāds būtu skaidrojums, kāpēc šīs dvēseles izvēlas šo zemes ceļu? Izvēlās tādēļ, ka viņas atnes jau un caur savu fizisko ķermeni, viņas jau sākot ar to, ka mēs šeit sazemējam konkrētas enerģijas. Jā, citi nāk tikai kā vērotāji, savāc informāciju, bet ļoti liela daļa šeit nāk kā darītāji. Bet saprotiet, ka daudzi no mums ir atnākuši šeit ar konkrētiem uzdevumiem, un ļoti daudzi šos uzdevumus izpild uz 3, nevis uz 10. Citi neizpilda vispār, jo viņi nokļūst šajā dualitātē, un dualitāte viņu sašņurē, un viņi pilnīgi neapmožās savas dvēseles potenciālu. Saprotat? Un tieši arī šie jaunieši, tās dvēseles, viņas ir atnākuši šeit. Un pašlaik, ka viņas ir tādā periodā, tādā laiktelpas nogrieznī, kurā viņi neko nevar izdarīt. Viņiem nav ne platformas, nekā viņiem nav. Ne atbalsta, ne iespēju, viņiem vispār nekā nav. Viņiem ir tikai dvēseles potenciāls, kurš tiek visu laiku nomākts ar ārējiem faktoriem. Lūk, viņam neviens nepalīdz pat atmodināt, sadzirdēt sevi, viņam nepalīdz atmodināt viņu dvēseles potenciālu, un viņiem nav platformas, viņiem nav vides, viņiem nekā nav. Tas vide nav, tā vidi viņi paši nevar radīt, tāpēc, ka viņiem tas ir kaut kas pavisam savādāk. Un mēs arī īsti nevaram radīt, tāpēc, kad mēs neprotam. Jā, bet mums vismaz vajadzētu kaut kādu sākumu, mēs varam iedot viņiem kaut kādu tādu atbalsta vidi, jā, atbalsta vidi, kurā viņi varētu jau paši atmodināt kaut kādu savu spēku, lai meklētu, lai veidotu to savu jauno zemi, savu mūsu mazbērnu, mūsu nākotnes. Kā kaut kā tā. Interesanti, cik jaunieši te pievilkušies. Man jau no 17 gadu vecuma vismaz ir bijis, kur smelties iedvesmu un kādu skaidrojumu šajā pasaulē. Paldies, vismaz nepasam. Andī, tu esi, jā, reti te ir, man liekas. Cik tev ir tagad gadi? Tev taču pār 20, man šķiet, jau ir, ne? Bet, manā lokā, man liekas, maz ir. Man te ir vecāki vairāk, tavu vecāku. Pašai jau pusauģi pirmo lūzumu redzēja 1. klasē, kad bērns nāk neizpratnē, kāpēc tās vērtības, kas ir mūsu ģimenē, citiem bērniem neeksistē vai nav vērtīgas. Mums ir daudz sarunu, un tikai 4. klasē esam. Man prieks. Es lasu tāpēc, ka tie komentāri pazudīs, un tad viņi būs pēc tam saglabāsies ierakstā. Man arī ļoti nostrādāja tas, ka ļauj meitai aiziet no parastās skolas 7. klasē un turpināt izglītību attālināt, un viss veiksmīgi. Viņš saka, ka visiem citiem varot palīdzēt ar runāšanu, bet viņam skumst par to, kā mamma. Esam dažādi un nav jārēģē uz visiem impulsiem, labiem vai netik. Lūzums ir agrāk nekā jauniešu vecumā. Paldies, Inta, ka runā par bērnu jauniešu problēmām, lai izdodās palīdzēt, lai mums visiem izdodās. Lai katram no jums, man un visiem pārējiem. Ko, paldies jums par uzmanību. Protams, ka es būšu priecīgi par jūsu atgriezenisko saiti. Kas jums bija vērtīgs? Uzrakstiet, kas jums visvairāk aizķērās no šodienas sarunas. Tad es sajutīšu arī jūs. Kas visvairāk aizķērās. Ceturtdien 10. gaidīšu uz mūsu kopmeditāciju. Un svētdien tiksimies mūsu kristāla praksē. Skāvju, lai brīnišķīga diena. Atā!